pacēlās. Man arī prasīja Andrejs iepriekšējā vakarā, nu, tā kā tas, nu, kaut ko par tām 10, nu, par ziedojumiem. Ne? Es teicu, ka, nu, tā kā ir labi, ka noteikti, ka cilvēkam atgādina, ka tas ir par svētību, nāk viņam pašam. Es teicu, bet ir tādas situācijas bijušas, ka citi ar to ir bijuši tikai, nu, tā kā, nu, viņiem liekas, ka tā tāda slaukšana notiekās, nu, tā kā. Nu, tas arī nestrādā. Es teicu, tāpēc arī, nu, varbūt tās mēs... Ja tu no sirds dod, tad strādā. Nu, jā, un tāpēc arī tas kaut kur, kā... Bet ar sāpošu sirdi, un tāpēc arī tas ir arī svarīgi, nu, to, ja kādam ir tāds jautājums, nebija tāds pacēlies, un tas tā iznāca, jo pacēlās jautājums, kā aizbraukt uz to Izraēlu? Un tad, redz, nu, tagad mēs tagad tā, kad, liekas, tā jau maz ir, nu, tas cilvēks saka, kā tikt pa kādiem līdzekļiem? Un tad tā, nu, ka individuāli arī viņš pastāstīja cilvēkam. Cinte, nu, bet pagaidi, ja Andrejs Vatūļins, viņam būtu tā draudzība, kāds šeit ir, viņš to darīdams netiktu uz Izraēlu, protams. Nē, tur bija tāda liecība. Viņam taču ir draudzi liela, kur dod cilvēki. Tur bija pat citi cilvēki, kas invaliditāte, sieviete ar invaliditāti. Viņi teica, ka viņi grib ļoti braukt. Un viņi tā kā teica, ka viņi iedos, nu, tai sievietei, nu, kaut kādu daļu tur, nu, precīzi bija 600 eiro. Viņš to teica vai neteica, ja? Visiem priekšā. Nu, 600 eiro iedos draudz, pārējo, lai viņai pašai tā kā vajadzētu. Tā sieviete vienkārši teica, viņi brauks. Viņi darīs viss iespējami, lai viņi brauc. Viņi nekur neaizņēmās. Viņai vienkārši Dievs svētīgi. Uz to gatumu viņai bija tā nauda. Viņa nebija nekas jāaizņemās, nekas nebija jāprasa, nekas nebija jāiedod vairs. Viņa vienkārši to, kā viņai vēlēšanās bija, viņa piepildīja to. Tā kā atkarīgs no tā. Nu, ir jau arī otrs. Nu, biru vai kāds cilvēks taču deva? Nu, es nezinu, viņa nopelnījusi esot. Viņai Dievs deva nopelnīt. Iespēja. Viņa jau arī invaliditāte bija, bet kaut kas pagriezās, ka viņi varēja nopelnīt. To, nu, pagriezās tā viss. Viņa teica, nezinu kā, viņa teica, vienkārši, nu, viss sanāca, viņa teica. Es teiktu arī, otrs ir, tad, kad šī 10. tiesa strādā arī citās garīgajās pasaulēs, arī pie luterāņiem, ja, tad, kad es gāju Luterāņu baznīcā, es izlasīju, pieņēmu to vārdu, sāku dot šo 10. Ja? Man auga palielinājās un darba laiks samazinājās. Nu, bet es arī sāku Luterāņu baznīcā dot. Tad, kad iesāknieks viņš tur sāka, jā. Nu, sākumā jau nebija, bet pēdējos gadus viņš sāka sludināt to vēsti, jā. Nē, nu... Un tad arī es arī sāku. Nu, to jau es esmu vairākas reizes stāstījis, bet arī tieši šī 10. tiesa bija tas, ko dodot, palīdzēja, tādā veidā tas kungs palīdzēja man iziet no šīs apdievības, no šīs kristietības, no luterānismu. Kāds sakars tīs nespēj? Sakars tāds, ka, nu, man bija mazliet nesaskaņas ar, nu, sastrīdējies tur par dažādām lietām, ar draudzes padomē es biju un ar draudzes priekšnieku toreiz, bet es kā vienmēr es dodu savu 10. un man arī, es biju pie tiem, kas skaita, jo tur jau ir. Un es tai reizi atkal ielicis esmu savu 10 lapu, un tagad, un nav tie, kas, tā kā bija tur tas strīds, nu, un nebija tas, kas pie šiem skaitītājiem klāt nebija atnācis toreiz uz dievkalpojumu, un pirms tam es biju, tad man pastāv malā, šobrīd pietrūku, pasauc man. Nu, skaitam, viss ir 20, ir 5, ir viss, bet neviens desmitnieks. Tad es teicu, nu viss jau būtu labi, tikai 10 latu trūkst.
Nu jā, tas tā. Tā un tādā veidā sāk vainot caur māti. tiem cilvēkiem, kas to principu neatzina un kas paši nedēva, iznāca tāds to. Nu, tur ir, kas tad tur ir? Tur ir tikai 3 vai 4 cilvēki varēja būt, kas varēja paņemt tos 10 platus. Mācītāji ieskaitot, jo viņam arī bija tur, teiksim. Tas es tālāk neko tādu neteikšu, kas tur kāds problēmas vai kas, bet un es uzskatu, ka tieši šīs 10. došana mani palīdzēja iziet no šīs luterāņu baznīcas. Man jau sāk vainot. Tu pats nezini, ko tu esi devis un kas, ko tu te vaino. Un mācītājs, tā ir asins nauda, kas tur paņēmis un tā tālāk viss, ja. Bet viss jau bija pret mani, ne jau tas pret kādu citu. Un, tā kā, nu, tā es saprotu to. Bet es varu teikt, ka man tās 10. došana palīdzēja iziet no nabadzības slāsta. Tāpēc, ka tad, kad es iegāju baznīcā, man bija naudas tik, ka man nebija 15 santīmu, par ko biļeti nopirkt un aizbraukt. Es dziešu to bībeli pirku uz parādu, dziesmu grāmatas parādu. Un apkārt vienkārši, tad, kad, es tur, cik tad es vispār 3 gadus biju tajā Annas draudzē. Un es dežurēju grāmatu galdā, tur vienmēr man tinās apkārt vēl tādi, kas lūdza iedot nabagu. Bērni nāca bieži, tagad vairs nav laikam tā situācija tāda. Nu, bet tas bija 905. Tad bija vispār nabadzība tāda, jā. Un es devu. Un bija tā, ka es devu un aizņemtas naudas. Un vienreiz bija tā, kad viena tante nāca pa ielu. Es gāju pa Krūmu ielu, tur kaut kur tur pa Mežielu, jā. Un vecinīja tādu veci nāca un lūdzu, lai es viņai iedodu. Un es sevi domāju, man nav, es viņai atteicu, ka man nav, ka man arī nebija. Bet es pagāju viņai garām un viņa aizgāju uz to pusi. Un pēc tam es griezus atpakaļ, skrēju viņai pakaļ un iedevu. Tāpēc, ka Dievs uz man tā runā. Jā. Nu jā, tas tā ir netīšām aizskārta tēma. Tā kā, es domāju, ka mums tā kā... Un Dievs to noteikti atalgo. Dievs atalgo to, jā. To jautājumu, bet tā kā bija tāds jautājums, un viņš bija, tas brauc, tā kā, jāsaka, cietis, ja, no tā, ka viņš ir devis, un viņš kaut kā nav saredzējis to, kāds ir, mazlu to veiksmu, kā kaut kā nav piedzīvojis, ka tā došana, viņš tad saka, varbūt viņš nepareizā virzienā devis, nepareizam. Sirdī nebija ielikta tā došana. Tā kā var dažādi aspekti apspēlēt, kad tu vari dot un tu vari nepētīt, kā tur bija Salman pamācījās, dod un pēc tam, pēc daudzām jūrām atgriezīsies, tā. Uzkai kļieps vai pavodam. Jā. Par to man ir vienos kaut kā jātur. Varbūt tās, es nezinu, es nevaru apspriest, bet viņam tagad ir, tāds jautājums, kā tagad pareizi cilvēkam izskaidrot. Nevis tā kā, tur ir bijis laikam tādā draudzē, kur ir bijis ļoti uz to, tā spiests, tāda kārtīga teoloģija, un viņš no tās ir tā kā ciets. Bet arī ir, kur vienkārši tādā uzbāzīgā veidā tas tiek pasludināts un tas atšķir cilvēks vienkārši. Jā, cits ir bijis, tāpat teis neminēju cilvēki tiek ievainot un sajūt, ka kaut kāda netaisnība kaut kur, lai šitā pilnībā tas princips strādā, tad vispār jābūt. Nevis tā, ka tu dod un kaut kur kaisi to naudu, tad jābūt draudzē struktūrai, ir skaitītāji, kas skaita naudu, viss tiek uzskaitīts un tikai tā. Tur, kur tā sistēma nav, tu vienkārši risini to jautājumu pats ar Dievu. Es nedodu draudzē, es dodu Dievam.
Jā, tas ir. Tā, nu tāds, es ceru, ka viņam atrisināsies arī tā. Nu, tas ir tāds, kad tu pieņem, tas ir, pieņem sirdī to Dievu vārdu, tas ir, neko nevar tāds, ja atbrauc tāds kāds no Izraēlas, reiz bija viens, mesijāniskais it kā, un viņš gan arī skaidri pateica, es te pēc naudas atbraucu, tā viņš, burtiski tā viņš neteica, bet viņš tādā, bet no konteksta apmēram tā bija, man te peļņa vajadzīga, un jo taču ir rakstīts, kas svētī Izraēlu, tas tiks svētīts, es esmu no tas Izraēlu. Tas ir, visur sagrozījumi. Jā, tas ir, raksts var grozīt ar visādi. Kaut kas, ja beigsim... Es domāju, jā, šoreiz nedaudz tā mēs saīsinājuši. Pagājušreiz bija ļoti daudz par šo 50. Jā, par visu šo struktūru, kā šī, tā uražai, tos augļus atdalīt un 50. gads un iespējams, ka kaut kad atkal jāatgriežās būs pie tās iepriekšējām Toras stundām. Šoreiz liekas, tāds jauns sākums, tad ir Bemidbar, kad sākas ar to, kad atkal tiek pārskaitīti, jā, tauta un atkal katrs ir ļoti svarīgs, katram ir kaut kāda, nevis tā, ka, mēs jau to jau agrāk esam teikuši, nevis tā, ka tam cilšu galvenajam, tam kaut kāda vairāk jāpienes bija, bet katram bija vienādi tā pienesums, bet ir arī vietas, kur arī tas cilšu galvenais viņš lielāku atnes, tur bļoda bija, jā, vesela, bet tas ir citā gadījumā. Šeit ir konkrēti, bija tā, cik katram visiem vienādi, to, ko visi var atļauties. Nevis kaut kā viens iedod vairāk, bet tā, ka visi ir iedavuši to mazo daļiņu, un visi ir saskaitīti visaugstā priekšā. Nevis tā, ka viens ir iedevis vairāk, tad tas ir, to es tiešām tagad zinu, jā, bet ne, pietiek ar to minimumu, lai tu skaitītos ieskaitīts, pie saskaitītajiem, jā, jo cilvēks kā tāds Izraēla nevar skaitīt, un viņi nav saskaitām, viņi ir kā teikt Abrahama dzimums, kad viņi būs kā smilts jūrā, un kā zvaigznes pie debesīm, tāpēc viņas nevar saskaitīt. Drīkst vēl tādu mās liecību, sakarā šito došanu, ja? Tie vispār bija šausmīgi gadi, un jūs taču jau kāds nezina, man taču dzīvokli zaudēja, man taču bija tiesas, taču varēja pazaudēt pilnīgi dzīvokli. Bija tā, jā. Un tad bija pienācis tas laiks, man, vispār trūkums pilnīgi, jā, un pienāca tas laiks, un es to piefiksēju sevī, kad es sāku domāt, es varu vaļā savu leduskapu un domāt, un vēl man tur ir, un vēl tur man kaut kas ir, un vēl tur man kaut kas ir, goda vārds, vai šitāda sajūta radās. Pašai tā pilnības sajūta radās, ka te ir. Nevis tas trūkums jau, tā nabadzība tev spiež, bet tu vēl, un vēl ir, jā. Paldies jums par dalību. Šodien ar to visu arī tad šodien beidzēju. Baruch atā Adonai Eloheinu un Melech